Esiet sveicināti Jelgavas ekoloģija vidusskolas 9. klašu izlaidumā. Ja es varētu, es apturētu laiku un pagriezu atpakaļ. Pagādiem 2, 4, bet varbūt 10, un tur arī paliktu. Vai atceries? Man toreiz bija 5, bet tev varbūt jau 6. Mēs abi kokā sēdējām. Teicu, ka būs slavens detektīvs. Bet es biju princese, un pilnai laimē bija vajadzīgas tikai konfektes. Vai atceries, kā 4. klasē vienā solā sēdējām? Un ejot mājās, kastaņus pa ceļam lasījām. Jā, atmiņas par pirmajām skolas gaitām ir tik siltas. Bet, pie skolas mažo dienas, un arī šī diena, drīz, pēc pāris stundām, būs tikai skaista, un visai dzīvē saglabājam atmiņu mūsu absolventiem. Aicinu klātesošos piecelties un sagaidīt absolventus un viņu skolotājus. Ar vienu tējas sauju būs visu ziemu, ko dzert, jo šī tēja ir ar baltveļu dienu, ar vasaru, ar mūžību, ar Latviju. Oh
absolventi, vecāki, vecvecāki, radi un draugi, skolotāji. Sveicu jūs Jelgavas tehnoloģiju vidusskolas 9. klašu izlaidumā. Šis mūsu skolai ir bijis sapņu piepildījumu gads. Sapnis ir tas, pēc kā ilgojamies, tas, ko ļoti vēlamies, lai tas notiktu un piepildītos. Tas ir tas neparasti skaists un labs. Mēs esam atgriezušies mājās, savā skolā, tagad vienā no modernākajām skolām Latvijā. Tādā, kā to bijām izsapņojuši. Tas ir pierādījums, ka sapņi var materializēties, ja tiem notic, ja par tiem cīnās un rīkojas. Absolventi, vai jūs sapņojat? Vai izvirzāt mērķus turpmākai dzīvei? Vai esat gatavi rīkoties? Ieklausieties kādas pričas, jeb līdzības vēstījumā. Laivnieks bija pārvedis ceļotājus pāri upei un piestājis otrā krastā. Ceļotājs ievēroja, ka uz abiem laivas airiem ir uzraksti. Uz viena rakstīts sapņo, uz otru rīkojies. Tev ļoti interesanti airi, viņš teica. Kāpēc tā? Skaties, smaidot atbildēja laivinieks. Un sāka airēt tikai vienu airi ar uzrakstu sapņo. Laiva sāka griezties uz vietas. Gadījās, ka es domāju, sapņoju par kaut ko, būvēju plānus, taču nekas neko vērtīgi man nedara. Domā par pasauli. Sēž uz priekšu vienmēr ir mazliet nezināms. Kaiks vienā plēmā. Mēs katru pagriezienu varbūt jauni izaicinājumi, pārbaudījumi, uzdevumi. Iespējams, tu nezini, kur, kā un vai vispār iet. Ko tad darīt? Tādos brīžos ieklausies dziļi sevī, tu zini visas atbildes. Ieklausies sevī un sāc ar vienu soli. Hanna, tu izklausies ļoti pārliecināta. Kā tu to zini? Man šo noslēpumu atklāja mani vecāki. Absolventi, ir laiks dāvāt ziedus un siltas apskāvienas jūsu vecākiem. Yes.
such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Neesmu matemātiķis, bet arī esmu pamanījis dažādus dzīves vienādojumus. Piemēram, kā mežā sauc, tā atskan. Nāks jūs tev piekrist. Tu, Alma? Jā, gan. Kādus vārdus atraisīsi, tādu dzīvi piedzīvosi. Kādus vārdus uzklausīsi, tādu dzīvi ieraudzīsi. Vārdiem noticēsi, tādai dzīvei piederēsi. Jā, arī ziedi ir valoda. Tie dara dzīvi skaistāku un bez vārdiem spēj pateikt ļoti daudz. Absolventi, jūsu iespēja iepriecināt mācību priekšmetu skolotājus ir tieši tagad.
zināšanām. Gājis ir visādi, taču mēs tāpat zinām, ka 9. A klase ir mūsu prieks un lepnums. Dārgie vecāki, jūsu atbalsts un rūpības ir būtisks mūsu skolānu panākumiem. Paldies par uzticību un izglītošanās ceļā. Paldies, uzticējot savus bērnus man kā klases audzinātājai vispieredzes. Liekas, ka nesen saņēmuši šos jauniešus 5. klasē, bet nu jau ir 9. klase. Kļuvuši par cilvēkiem un jāliek jau vaļā. Paldies arī par Covid laiku izaicinājumu veiksmīgi pārdzīvojuši un sākam jau aizmirst. Piepildīts ar smiekliem, pārsteigumiem un izaicinājumiem. Atmiņās palicis spilgtākie momenti, kā piemēram mūsu ekskursija uz Ventspilu, kur daži labi tika pie jaunām drēbēm. Starpbrīžos daudz spēļu spēlēšana un par to, cik priecīgi bijāt gatavojoties skolas aerobikas festivālam. Esmu lepna par to, cik daudz esam sasnieguši un auguši kopā kā personības, un esmu pārliecināta, ka jūsu nākotne ir spoža. Iespējams, turpmāk kļūst tikai grūtāk, to sauc par pieaugšanu. Līdz šim viss bija vairāk vai mazāk prognozējumi. Skaidrības būs aizvien mazāk, un arvien lielāka nozīme būs jūsu vērtībām, kas jums iekšā. Jo dzīvē nevienmēr piedāvās vienkāršas risinājums. Būs vilinājumi darīt tā, kā ir ērti, bet nevienmēr tas būs pareizi. Taču neviens vairs neteiks, kā būt labāk. Tas būs jāsajūt pašiem. Paņemiet līdzi draudzību. Tā paliek uz mūžu. Līdzīgi kā sprīdī, arī jūs dodaties pasaulē laimi meklēt. Kāpēc es esmu sagatavojusi sainīšus, kuros ir jūsu nopelnītā skolas alga un atmiņas par mūsu pavadītajiem laikiem. Kā pirmo apliecinājumu aicinu saņemt Patriku Poišelu. Sandis Krasniņš. Ekaterina Trubačistova. Nēvis Kubēcis. Vecāki, radītāji un viņi, nākam sveikties iedēm vēlžēt. Anete Šarec. Maksims Tereš. Toms Sātiņš. Viena Sēs.
lūdzu, apsveicam.
Martina Lieva. Vinija Kumšova. Un kā noslēdzošais Andrejs Kreipāns. Sveicēji, vārds jums! Pizda, kad Tobago krastā,
uzaicinājumu. Mums ir īpašā cieņā un īpašā godā. Un šis ir arī īpašs brīdis Lāsmai, kurai 9A ir pirmie absolventi. Pirmie viņas mīlulīši, kurus viņa šobrīd, tad iestūrētajā pamatizglītības ostā ir iestūrējusi. Un es domāju, ka Lāsmai nebija viegli, bet viņa ar visu ir lieliski tikusi galā, un pilnīgi visi 9A klases skolāni ir ieguvuši apliecību par pamatizglītību. Lāsmiņa, tas ir varoņdarbs. Paldies tev! Kā skolotāja Violeta teica, otrs bišu strops, jūs jau droši vien pamanījāt, daudz aktīvāks, sanošāks, skanošāks, dzēlīgāks, bet tas medutiņš jau arī ir. Un Violetai arī nebija viegli. Bet, kā redzat, atkal visi 100% ir ieguvuši pamat izglītību, un tas ir galvenais. Tā kā paldies jums 9B un paldies Violeta, ka tu esi šeit ar mums, joprojām un esi izturēt. Tad, 9A klase. Vārds jums, lai sveiktu savu klases audzinātāju, Lāsmu un Medāju. Lūdzu. Izskatās kaut kā tā. Tad, 9B klase. Arī jūs esat saņēmuši veiksmes vēlējumus un piederības apliecinājumu skolai. Es pateiktu lielu paldies mūsu klases audzinātājai Violetai Erdmanei, kura pielietoja visus savus spēkus mūsu labā. Un, protams, gribam pasniegt no visa mūsu 9D klases kolektīvu šo darbu. Vēlreiz liels jums paldies! Un es varu dzīvot tikai 3 stūri. Kad es apmaldīšos daudz stūri mežģīnēs, ilūziju ornamentos, lemniciešu putās, kad es slīku zemokrības bezgalībā, paskatiet no glābšanas ceļus. Paskatiet no glābšanas ceļus. Hendrik, saki tu kā matemātiķis. Skolēns, skola un vecāki. Tas taču ir vienādi no 3 stūris. Tā ir. Aicinu 9. klašu vecāku pārstāvjus teikt uzrunu. Sagaidām ar aplausēm. Direktorei, skolai, bērniem, vecākiem, darbiniekiem, visiem lielu paldies.
Paldies par to, ka jūs palīdzējāt viņiem veikt šo ceļu un paveikt savā dzīvē tik nozīmīgu posmu. Kad viņi aiziet lielajā dzīvē, tāpēc es vēlos visiem pateikt paldies. Bērni jums, lai jums piepildās visi sapņi, kurus jūs esat izvēlējušies, jo esat iedomājušies un izsapņojušies. Paldies! Henrija, ko tu kā matemātiķis domā? Lai paliek tā matemātika. Lai dzīvot, ir jāzina. Jāzina, lai priecātos. Ir jāzina. Ir jāziet un jādzied. Vasara nebeigsies nekad, ābeles mūžīgi ziedēs, kamēr vien liela būs dzīvā, kamēr ceļi kā spriedēs. Cerība nebeigsies nekad, zemenes ilgi būs saldās, kamēr mēs pratīsim piedot, nemītīgs rozes uz galdā. Vasara nebeigsies nekad, saule vienmēr teltos acīs, kamēr es tevi mīlēšu, pasaules ziedēs man acīs. Vasara nebeigsies nekad, saule vienmēr teltos acīs, kamēr es tevi mīlēšu, pasaules ziedēs man acīs. Saulrieti nebeigsies nekad, arī Mejanbāra salā, kamēr vienreiz mūsu sirdīs, kamēr ceļi nav vārā. Vasara nebeigsies nekad, ābeles mūžīgi ziedēs, kamēr vien tu būsi dzīvā, kamēr vēl ceļi kā spriedēs. Vasara nebeigsies nekad, saule vienmēr teltos acīs, kamēr es tevi mīlēšu, pasaules ziedēs man acīs. Vasara nebeigsies nekad, saule vienmēr teltos acīs, kamēr es tevi mīlēšu, pasaules ziedēs man acīs. Vasara nebeigsies nekad, saule vienmēr teltos acīs, kamēr es tevi mīlēšu, pasaules ziedēs man acīs. Pasaules ziedēs man acīs, pasaules ziedēs man Paldies, ka bijāt šovakar kopā ar mums. Absolventi aicināti doties ar savām klases saucinātājiem pie skolas un apstiprināties. Bet tā, es jums vēlu izturšo satikušo dienu un lai vasara nekad nebeidzas. Paldies! Как елочный праздник кончаются сказки, как ленты в кино обрываются сны. Уже не надеясь на чьи-то подсказки, мы сами решать все задачи должны. Не каждая тропка окажется гладкой, не все испытания будут легки, и жизнь перед нами лежит, как тетрадка, в которой пока еще нет ни строки.
Čau.